Rigabreņa seansos var klausīties jebkādu mūziku. Arī Raimonda Paula. Tas, ko tu atnes, to tu vari klausīties. Un bet fonā skan arī mazliet Raimonda Paula mūzikas. Iet seansiņš. Viens tur ir pieslēgts, tā ir viņa smadziņa aktivitāte. Un viņš klausās Raimonda Paula mūziku. Un mans stāsts par maestro, kad es biju maziņš, tad mana vecā mama, Rita Blumberga, tekstilmāksliniece, kā jau ar tekstilmākslinieci ar Raimonda Paula sievu Lanu, arī strādāja kopā, sadarbojās. Un vienreiz man vecām, visticamāk, ar vectētiņu devās ciemos pie Lanas un uz viņu dzīvokli, kur bija Pauls. Bet es biju pavisam maziņš, tas bija kaut kādos 80, tuvāk 90. gadiem. Un es neatceros, ko viņi tur runāja, kas tur bija pa galdu. Atceros to dzīvokli, bet es ļoti spilgti atceros, ka tur bija maza istabiņa. Un tā istabiņa bija tāda pilna ar elektroniku, kur visu kaut ko varēja salodēt, un tas man patika. Jā, tā kā daudz laimes dzimšanas dienā Raimondam Paulam, un lai viņa mūzika arī iedvesmo, arī tevi, tavas smadzenes, un nākamreiz, kad es arī Rigabreņa kabinetā, varbūt izvēlies arī Raimonda Paula mūziku klausīties, kaut aiz šo te instrumentālo gabalu. Un lai tavas smadzenes ir mierāk, un plūstošas, un harmonisks kā Raimonda Paula mūzika. Tiekamies, čau!